Esiet sveicināti atpakaļ manā YouTube kanālā, un šodien es gribētu parunāt ar jums par grāmatām, bet precīzāk par romantisko fantasy. Un es gribu jums pastāstīt par grāmatām tieši, kuras es esmu pati lasījusi un kuras es ieteiktu jums izlasīt vai nu vismaz pamēģināt, ja jums liksies interesanti. Domāju, ka mēs varam sākt, un pirmā grāmata, par kuru es gribētu pastāstīt, guva ļoti lielu popularitāti internetā. Man liekas, daudzi par to ir dzirdējuši, bet patiesībā ne visi ir sākuši to lasīt, un tas ir Fourth Wing. Kopumā ir izgājušas 3 grāmatas, bet it kā tiek plānotas 5, bet to es patiesībā nezinu. Par ko ir šī grāmata? Šīs grāmatas galvenā varone ir Violeta, un viņa visu savu dzīvi ir gatavojusies, lai iekļūtu rakstnieku kvadrantā noteiktajā prestižajā universitātē, un viņa gribēja visu savu dzīvi pavadīt ar grāmatām, pierakstot vēsturi, notikumus, bet viņas mamma, galvenais ģenerālis, izdomāja, nē, tu tāpat kā es un tavs brālis un māsa būsi pūķu jātnieks, un rezultātā viņai vajadzēja arī iestāties jātnieku kvadrantā. Jāmin uzreiz, ka viss nav tik viegli. Lai tur iestāties, tev jāiet pa šauru taciņu virs klints, kur jau daudz kandidāti nomirst. Apmācību laikā kandidātiem ir atļauts galināt viens otru, ja tas nav mācību laiks un ja tas nav gulēšanas laiks, kā arī tevi var nogalināt paši pūki. Tas bija vesels piedzīvojums izdzīvot, ja viņa ir maziņa, viņa ir trausla, un kā viņa visu to izdzīvoja, kā viņa atrada izeju no bezizējas, jūs varat palasīt šajā grāmatā, jo patiesībā viņa ir gudra, un daudz ko viņai sanāca izpriedelēt ar savu prātu. Bet es varbūt nedaudz pastāstīšu par pūkiem. Ir tā, ka tajā kvadrantā noteiktajā posmā jātnieki izvēlas sev pūki. Precīzāk, pūķis izvēlas jātnieku. Kad viņš kļūst par jātnieku, viņam ar pūki ir noteikta saikne, un šī saikne palīdz cilvēkam izmantot noteiktas spējas. Kādam tas ir visiem zināms uguns ledus, kādam tas var būt zibens, kādam tas var būt mentālas spējas un tam līdzīgs. Kas vēl ir interesants šajā grāmatā, tas ir pavērsiens. Violet beigās sāk uzzināt, ka viss, ko viņa zina par savu vēsturi, par savu ģimeni, par savu valsti, patiesībā kaut kādā ziņā ir meli. Un tad jau viņa mēģinās saprast, kas tas patiesībā ir. Un uzreiz arī gribu minēt, ka šajā grāmatā plot twist ir enemies to lovers. Es nezinu, vai nepieciešams komentēt, jo, kad viņa satiek to savu mīļoto, viņa baidās no viņa domā, ka viņš viņu nogalinās, bet rezultātā viņa uzzina viņu vairāk, protams, iemīlās. Nākamā grāmata, par kuru es gribētu pārunāt, saucas Guild. Šo grāmatu es lasīju e-versijā, tāpēc nevaru jums parādīt, kā viņa izskatās. Kopumā tā ir 6 grāmatu sērija un jau ir izgājušas visas grāmatas. Galvenā varone šajās grāmatās ir Aurena, un viņa ir kā maidzīvnieks karalim. Ko tas nozīmē? Īsumā par karali viņš ir populārs ar to, ka māk uztaisīt no parastām lietām lietas no zelta. Rezultātā visa pils ir zelta, visi piedarumi ir zelta, visas sienas zelta, visi rokturi, vismazākās detaļas ir no zelta, un pati Aurena ir no zelta. Rezultātā viņa ir kā maidzīvnieks, kuru rāda visiem bagātiem cilvēkiem. Viņai jāspēlē uz arfas, kamēr notiek kādas konferences vai notiek kāda sanāksme. Viņai kopumā jābūt kaut kur blakus. Kas vēl ir tāds interesants, viņa ir it kā vienā telpā ar tiem visiem cilvēkiem, bet tajā pašā laikā viņa ir ieslodzīta. Ko tas nozīmē? Iedomājieties lielu telpu, un puse no telpas vai kāda daļa ir atdalīta ar žogu. Aiz tā žoga sēž Aurena. Karalis viņu tik ļoti mīlēja, mēs saprotam, kā viņš viņu mīlēja. Viņš viņu tik ļoti mīlēja, ka viņš nodalīja daļu no savas pils ar žogu, lai neviens cits nevarētu piekļūt pie Aurenes, lai neviens cits nevarētu viņu aiztikt, kā tikai viņš. Protams, Aurena viņu mīlēja, viņa uzskatīja, ka viņš tā mēģina viņu pasargāt, bet patiesībā, viņa pēc tam saprata, ka
tā mīlestība nav normāla. Kā viņi to saprata? Karalis noteiktajā brīdī izdomāja, kā viņš grib pārvaldīt arī citu karalisti. Rezultātā dažādu mahināciju un nemahināciju gadījumā viņš kļuva arī par cits karalistes karali, un viņam vajadzēja kaut kā ar visām savām mantām aizbraukt uz to pili. Rezultātā arī Aurenai vajadzēja kaut kā pārvietoties uz to pili. Un šīs pārvietošanas laikā Aurenu nolaupīja. Un kā tad tur viss notika, jo tas ir lielais pavērsiens, kas pilnībā mainīja Aurenas dzīvi, kas pilnībā mainīja viņas attieksmi, viņa atrada savu mīļoto, viņa atrada draugus, viņa kopumā sāka saprast vairāk par pasauli, par sevi, par savu vēsturi un par, kā viņa domāja, tuviem cilvēkiem, kas viņai bija iepriekš. Tāpēc es nedaudz nespoilošu, bet es ļoti aicinātu izlasīt šo grāmatu. Es viņu iesāku lasīt, man bija ļoti tāda interesanta sajūta, jo šī grāmata nav tik ļoti tipiska. Vismaz paskatoties uz varoņiem un palasot komentārus, man likās ļoti smieklīgi, ka daži cilvēki teica, ka es nedomāju, ka es atradīšu kādu no varoņiem, kas ir sliktāks par Tamlinu. Īsumā Tamlin ir viens no tādiem varoņiem Akatar sērijā, un es domāju, ka es par šo grāmatu arī pastāstīšu nākamajā video. Es vēl varbūt gribu piebilst par pasauli. Kopumā tur dzīvo pārsvarā cilvēki, iepriekš bija arī feiri, un viņi dzīvoja saticībā un draudzībā, bet tad notika tas, kas notika, un rezultātā cilvēki palika gandrīz kā vienīga rase. Tāpēc es saku gandrīz, jūs droši varēsiet izlasīt grāmatā, jo es tiešām rekomendēju. Manā sarakstā palika 3 grāmatas, par kurām es jums gribētu pastāstīt, un nākamā saucas One Dark Window. Tā ir duologija, un abas 2 grāmatas jau ir izgājušas, un jūs droši tās varat lasīt. Ko es gribu uzreiz piebilst, šī grāmata ir uz tādu kā dark fantasy pusi, un kas man ļoti patīkami pārsteidza par šo grāmatu, ir maģijas sistēma. Jo kā mēs pieredām, cilvēki piedzimst ar maģiju, un tā maģija lielākoties ir kaut kāda vienkārši, uguns, ledus, vējš un tam līdzīgs. Šeit cilvēki nepiedzimst ar maģiju, šo maģiju dod kārtis, 12 kārtis, un maģija netiek iedota tāpat vien. Kaut ko viņa prasa atpakaļ, piemēram, ir kārts, kas padara tevi par skaistāku sievieti telpā, uz tevi visi skatās, visi abrīno, bet rezultātā, jo vairāk un ilgāk tu to kārti lieto, jo vairāk tu kļūsti par tādu augstu cilvēku bez emocijām, tev uz viss paliek vienalga. Un tā patiesībā ir ar visām kārtīm, kā saka, ir kaut kas labs un kaut kas slikts, un tev ir jāizvērtē. Galvenā varone ir Elspete, un bērnībā viņa redzēja vienu no tādām kārtīm un pieskārās. Tā bija kārts ar monstru. Rezultātā pēc pieskaršanās tas monstrs sāka dzīvot viņas galvā. Viņa sāka viņu dzirdēt, viņa to monstru sajuta, un ik pa brīdim viņa varēja saprast, ka viņš aizņem vien vairāk un vairāk daļu no viņas prāta. Šis monstrs patiesībā ir palīdzējis galvenajai varonei vairākas reizes, bet tikai pašās beigās jūs uzzināsiet, kas tad notiek. Vai tas monstrs pārņem viņas prātu, vai nepārņem, un kāpēc tas notiek. Bet tā patiesībā ir tikai daļa no šī stāsta, jo tas stāsts pati būtība nav par to, kas jāmin, viņa dzīvo mazajā ciematiņā, teritorija ir aplenkta ar miglu, tādu miglu, caur kuru neviens nevar iziet, un rezultātā, kā mēs paši saprotam, nomirst. Un tā migla vien aizņem vairāk un vairāk teritorijas, un cilvēkiem vien ir mazāk un mazāk vietas, kur dzīvot. Un ja jūs gribat tikt ārā no šīs miglas, ir jāsavāc visas 12 kārtis, un tad jūs sapratīsiet, kas ir jādara, lai cilvēki beidzot varētu dzīvot laimīgi un nesatraukties par savu dzīvi. Protams, viņa to dara neviena, bet viņa atrod sev draugu, kas viņai palīdz. Protams, draugs arī kļūs par viņas mīļoto, bet kas tad tālāk notiks? Vai viņam sanāks paglābt to zemi, vai viņai sanāks atgūt savu prātu, vai viņa tomēr viņu nepazaudē, un varbūt viņas mīļotais nomirst vai nenomirst, ja? To visu jūs varēsiet izlasīt šajā grāmatā.
Priekšpēdējā grāmata, par kuru es gribētu parunāt, ir The Curse of Shadows and Swords. Jāmin, ka ir izgājušas 9 grāmatas, bet visas 9 grāmatas nav par vieniem un tie pašiem varoņiem. Visas 9 grāmatas ir par vienu pasauli, bet pirmās 3 grāmatas ir par vieniem varoņiem, nākamās 3 ir par citiem varoņiem, no citas grāmatas, protams, ir arī par citiem varoņiem. Bet es pastāstīšu tieši par pirmo sēriju un varbūt ieminēšos par nākamo, jo man ļoti patika koncepts. Galvenā varone ir Elīza, un Elīzai onkulis ir karalis, un karalis vienā brīdī izdomāja, ka Elīzai ir jāprecās. Protams, tika aicināts speciāls cilvēks, kas runāja ar visiem potenciāliem cilvēkiem, kas gribēja precēties ar Elīzu, lai izvēlēties, kā saka, visizdevīgāko piedāvājumu, ja cik tas slikti neizklausītos mūsdienās. Protams, jā, Elīze iemīlās šajā cilvēkā, tiek atklāts, ka šim cilvēkam patiesībā ir daudz noslēpumu. Ja jūs lasījāt From Blood and Ash vai kaut kas līdzīgs, varbūt es jaucu nosaukumu, cik saprotu, tur ir līdzīgs pavērsiens, bet tiem, kas nelasīja, tad jums būs pārsteigumiņš. Īsumā par pasauli jāmin uzreiz, ka šeit ir Feirija. Feirija gaida savu princi, kas bija kādu laiku jau pazudis. Viņa gaida, kad viņš atnāks atpakaļ, lai viņa varētu atkal atgūt savas zemes. Šeit arī ir dumpinieki, kas uzbruk uz pilsētām, jo viņiem nepatīk karaļa valdība, un daudz kas cits. Šeit ir jūtama tādu kā skandināvu mitoloģija, ik pa laikam, it īpaši kaut kādos noteiktos tēlos. Daži arī saka, ka šī grāmata atgādina Beauty and the Beast kaut kādā ziņā. Ko es vēl gribu pateikt? Es varbūt pateikšu par nākamo trilogiju. Nākamās trilogijas galvenais varonis pirmo reizi tiek pieminēts šajā trilogijā, tāpēc jums ir vērts ar viņu iepazīties, pirms sākat lasīt kaut ko jaunu. Par ko ir nākamā grāmata? Nākamā grāmata ir arī par meitenīti, kas maskarādas laikā bērnībā pazaudēja savu draugu. Protams, visa maskarāda, visi tie notikumi ir saistīti kaut kādā ziņā ar burvestību, ar kaut kādiem noslēpumiem un tā tālāk. Protams, pēc laika viņi satiek to cilvēku, bet kā viņiem sokas, kā sokas viņiem savas attiecību dibināšanā, ko tad viņi darīs ar to maskarādi, ko tad viņi vienkārši darīs tālāk, jūs tad varēsiet izlasīt. Man rokās jau ir pēdējā grāmata un gribu uzreiz pateikt, ka šīs grāmatas autore rakstīja šo grāmatu oriģināli krieviski, līdz ar to tulkojumu jūs neatradīsiet, bet es domāju, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas šo skatīsies un kas māk lasīt krieviski. Šī grāmata kļūst viena no jūsu iemīļotākajām. Es viņu nopirku grāmatu veiklā ar tādu domu, ka šis varētu būt ok kādam vakaram, bet kāda es sāku lasīt, tas bija kaut kas, bet es varbūt aizmirsu par nosaukumu. Grāmata saucas Soni Piepil. Patiesībā šeit var minēt, ka ir 2 galvenie varoņi un grāmata rakstīta ļoti interesantā veidā. Bet sāksim no sākuma. Galveno varoni sauc Sara, un grāmata sākas ar to, ka viņa pamostas. Liekas pamostas, ja, kas šeit tāds īpašs, bet visi domāja, ka viņa ir nomirusi. Un rezultātā pēc vairākiem 100 gadu viņa pamostas, un viņa saprot, ka pasaule ir mainījusies. Tik notika vairāki magiski un nemagiski notikumi, kas ietekmē visus viņa draugus, visas viņas paziņas un pasauli, un viņai nācās ar to iepazīties un saprast, kā tad dzīvot tālāk. Es uzreiz gribu pateikt. Otrais galvenais varonis ir Lucians, un viņi ir 2 draugi. Un kaut kad agrāk viņi palīdzēja vienā ļoti lielā magiskajā notikumā, kur rezultātā viņa nomira, bet viņas draugs ne. Un, kad viss šis notikums beidzās, viņu sāka dēvēt par tādu kā dievieti, kas visiem palīdzēja. Viņai sāka celt tādas kā tempļus, baznīcas, kur cilvēki nāca un lūdzās, lai viss viņu dzīvē notiek
labi, lai Sāra viņu sārgā. Savukārt otru cilvēku viņa ienīst, tāpēc, ka uzskata, ka viņš ir izdarījis ļoti, ļoti daudz sliktu lietu. Es varbūt runāju ļoti abstrakti, bet es ļoti negribu jums spoilot ne par kādu notikumu, ne par kaut ko konkrētu, jo es gribu, lai jūs lasat šo grāmatu un baudat. Vienīgais uzreiz gribu piebilst, kā sākumā varētu būt grūtības lasot šo grāmatu, jo, kad viņa pamostas, viņa sāk ik pa laikam atcerēties kaut kādus notikumus, jo viņa atceras ne visu. Ir īpaši, kas saistīts ar viņas draugu, un ir kaut kādi noteikti momenti, kad viņa atceras kaut ko, un tad tas tiek aprakstīts atsevišķi, un tā jūs pamazām liekat tā kā puzles gabaliņus, visus tos notikumus, jums sāk pamazām veidoties tā pasaule, tas viņas stāsts, kāpēc notika tas, kas notika, un kā tad notiks tālāk, un ir patiesībā ļoti, ļoti interesanti. Ir izgājušas 3 grāmatas, un es nezinu, cik jābūt grāmatām, jo es tiešām gaidu, kad es varēšu izlasīt un saprast, kas tad notiek beigās. Bet kā ir, tā ir, kā saka. Es ceru, ka jums patika, ka jūs uzzinājāt par kādām grāmatām kaut ko jaunu, ka jūs pierakstījāt kādu no grāmatiņām, kuru jūs gribētu izlasīt, jo es esmu izlasījusi pietiekami daudz romantiskās fantazijas. Tas ir viens no maniem mīļākajiem žanriem, un pagaidām tāds vienīgais mans mīļākais žanrs, un es labprāt dalos ar savu pieredzi, es labprāt dalos ar grāmatām. Tāpēc liels paldies par jūsu uzmanību! Lai jums jaukas dienas!